Lai arī šodien debesis dāvā gan lietu, gan vēja brāzmas, madonieši nebaidās un tradicionālie kartupeļu svētki notiek, pulcējot šeit simtiem pārdot gribētāju, tūkstošiem pircēju no visas Latvijas. Man patīk tas, ka atšķirībā no sākuma gadiem, kad bija daudz tirdznieku, daudz labu lietu, bet nebija vēl tī skaidri kā tagad, kad ir viss pa zonām, konkrēti ēdieni pie ēdieniem, augi pie augiem un amatnieku darinājumi savā vietā. Tā ka tas ir ļoti labi. Labi, ka lietus nelīst, bet ir jāsteidz apskatīt, jo nākamais mākonis jau ir ceļā. Un tiesa, jo debesis ik pa laikam kļuva tumšākas, taču pēc kārtīgās lietus gāzes pašā rīta agrumā diena tomēr noturējās saulaina un andele varēja noritēt pilnā spārā. Un viens no pircēju pieprasītākajiem, protams, bija kartupelis, kas audzētājiem šogad esot padevies itin labi. Nu šogad it kā viss kārtībā. Laikapstākļi lutināja mums te Madonas rajonā. Gan bija lietus, gan saulīte, tā kā viss kārtībā. Un viss ir izaudzis kā vajag. Ko tad šodien visvairāk prasa? Visvairāk prasa, protams, kartupeļus un ķiplokus. Ķiploki mums jau ir beigušies, kartupeļi vēl druscīt ir. Konkrētas šķirnes arī vai visu pēc kārtas? Ir konkrētas šķirnes, vairāk jau noteikti vineta iecienītākā. Un pārējās jau padrusciņai iepazīst cilvēki. No kurienes tās odziņas vai pašu lasītas? Un tā pašu lasītas. No rezervātā bija atklāšana, lasījām tur. Un cilvēki pērk, pieprasa? Pērk. Bet kā tur šogad ir to oguru pietiekoši vai švakāks gads? Maz. Šogad sausums iespaidoja ļoti pat. Tas iespaido arī cenu? Nu, iespaido gan. Un kā jau ir katru gadu, kartupeļu tirgos ir atrodamas arī pavisam neparastas lietas. Piemēram, šogad no Lietuvas atbraukuši mazie kivi un milzu cidonijas. Viņš kā liāna aug. Vīnogs taču zināt, šis tāpat vīs, tikai vīnogam vajag sauli, šim nē. Kā stāsta Vitas, viņš katru gadu ir Madonas tirgū, un šobrīd jau esot izkristalizējies arī viņa stādu pircēju tēls. Ziniet, kā ir, jaunatnē viss veikalā aug, gan ogas, gan ābolu un bumbieri. Vecajiem vairs neko nevajag, bet vidējā paudze tā gan pērk un stāda. Un viena no Vitas pieminētajām ir Skaidrīte, kas ceļu uz Madonu speciāli mērojusi no Cēsīm. Skatos pilnas rokas, viss kaut kas būs. Ir nopirktas aktinīdijas, vīriešu stādiņš un sievišķais stādiņš, un ir nopirkta aiva cidonija, kas aug kokā. Šeit ļoti labi ir liepas audzētava, kurai ļoti kvalitīvas stādiņas, jo esmu iepriekš arī pirkusi, bet pārsteigums bija, ka lietuvieši ir atbraukuši un esmu ļoti priecīgi par iegūmu. Līdztekus stādiem un šī gada ražai tirgus piedāvājumu atrodams viss, pēc kā kārojas svētku un ikdienas galdam, un, protams, amatnieku darinājumi, ko šoreiz piedāvā gan meistari ar lielu pieredzi, gan jaunieši, par ko mums vislielākais prieks. Mēs izdomājam, ka mēs gribam uztaisīt tādu biznesu, un mēs izdomājam, ka mēs gribam taisīt tādas rotas, auskarus, kakla rotas, rokas sprādzes un gredzenus. Kā tur ir, madoniešiem patīk? Visi pērk visu un saka, ka patīk. Tas ir kāds mācību uzņēmums vai kas? Nē, vienkārši izdomājām, kad gribējās kaut ko vasarā tā darīt, un kad izdomājām, ka vajadzētu kaut ko darīt, taisīt. Jā, mēs bijām, pie viņa bija pie maniem atnāks, un mēs domājam, ko darīt vasarā. Un tad vienkārši man tāda, varbūt ejam tirdziņu, patirgojam, taisim rotiņus, un tā mums arī viss aizgāja. Un pašām uzreiz ir sava kapeciņa, vai ne? Jā. Savukārt lielo meistaru klāstā gan dārza mēbeles un koku izstrādājumi, gan ādījumi, pinumi un īpaši eņģeļi mājas svētībai. Un nekur citur pasaulē tādu dizainu nav, tādi tikai viņi ir, jo viņi paši no dvēseliski radušies tie dizaini. Idejas nāk no tiem eņģeļiem, ko tu radi, un pēc tam pats brīnies, kā tas ir radījies. Viņiem visiem ir sava pozitīvā enerģija iekšā, ja? Viņas radās arī pie noskaņojuma, pieņemsim noteikti. Ne? Māls jau vispār, mēs cilvēks no māla radīts. Ja? Tā ir daļa no cilvēka dvēseles. Un kas gan būtu kārtīgs tirgus bez kārtīgas kultūras programmas? Mēs nākam uz tirgu katru reizi, bet šoreiz nācām noteikti visa ģimene, jo ir superīgs kultūras pasākums, ir aktivitātes, mūzika un līdz ar to visiem jautrāks garastāvoklis. Jā, ir ļoti labi, ka šogad tirgu ir kultūras programma, jo patiesībā tas laiks un tas tirgus, sākumā veidojās tas diezgan lietains, bet es sapratu, ka tie dejotāji un dziedātāji tos mākonīšus izdejoja, un šogad ļoti bagātīgi. Paldies par to. Un paldies arī no pašiem mazākajiem, kuriem arī šogad ir iespēja izpausties radoši. Līmējam, sienam, pinam, veram, tidam un baudam šo dienu, lai arī bērniem justos priecīgi un apgarot. Un arī mēs no RTV, kaut arī caur lietus lāsēm, kartupeļu svētkus izbaudījām no sirds un gaidām jau nākamo tikšanos citu gadu. Sandra Zariņa, Indra Skrieviņš, Mārtiņš Svitka, RTV no Madonas.